Šodien es došos ciemos pie Ievas, jaunietes, kurai tikko palika 18 gadi, un Ievas stāsts ir patiesi īpašs, jo viņai 9 gadu vecumā atklāja pirmā tipa cukura diabētu. Bet šis noteikti nebija stāsts par padošanos, šis nebūs stāsts par to, kā diagnozi uzliek kaut kādu zīmogu, šis stāsts būs par uzdrīkstēšanos, par to, ka neskatoties uz šiem šķēršļiem un izaicinājumiem, ko varbūt rod šī slimība, tiekties uz saviem sapņiem, sasniegt tos un sasniegt visdažādākās dzīves virsotnes. Čau! Šodien mēs esam ieradušās ciemos pie Ievas, un Ieva varbūt iepazīstinās ar sevi. Jā, čau, mani sauc Ieva, man ir 18 gadi, gan arī svaigi palikuši. Pašlaik mācos Vācijā, nopelnītā vietā koledžā, blakus pie kalniem, tāpēc patīk iet pārgājienos, braukt ar laivām, spēlēt ģitāru, kur arī rodu savu lielāko mieru. Un, jā, tas tā īsumā. Paldies tev par tādu mazu savu vizītkarti, un varbūt tu vari arī paturpināt, izstāstot, kāpēc tu atsaucies uz šo te uzaicinājumu piedalīties šajā projektā un padalīties ar savu stāstu. Es atsaucos tāpēc, ka sākumā redzēju Facebookā, un tur ka jāpiesaka jaunieši, un pats jau sevi nepieteiksi, bet pēc tam bija vēlreiz, un tad izdomāju, ka tomēr vajag, ka ja izmet jau otro reizi, tad vajag mēģināt, un sapratu to, ka ir ko stāstīt, un ir gana daudz piedzīvots, izdzīvots, tāpēc uzskatu, ka ir ar ko dalīties. Un tad varbūt tā, iesākot savu šo dalīšanās ceļu, tu vari pastāstīt, varbūt, no kurienes tu nāc, kāda ir bijusi tava bērnība? Es nāku no oriģināli Preļiem, tur arī nodzīvoju savus pirmos pāris gadus. Pēc tam gan pārvācos aptuveni 3 gadu vecumā uz Vecvārkavu, kas no Preļiem 20 km attālumā, bet vienalga. Uzskatu, ka uzaugu diezgan tādā lauku vidē, salīdzinoši vienkāršā ģimenē, un man liekas, tas vērtīgākais bija tas, ka man bērnībā nebija interneta, jo vecāki izvēlējās, ka tas nav nepieciešams, lai izaugtu. Un tāpēc katru reizi, kad braucām uz Preļiem, pirkām žurnālus, grāmatas, mājās bija daudz viss sapirkts no tā, tāpēc daudz lasīju. Jā, patika iet ar tēti uz upi, patika ar mammu sēdēt pie viņas laboratorijā skolā. Un jā, tāda bija tā bērnība, skaists laiks. Un tad varbūt tu vari pastāstīt, teiksim tā, jo viena no tām lietām, kāpēc mēs arī vēlējāmies ar tevi šodien parunāt, ir tā, ka tev ir 18 gadi un tu dzīvēs izgājis cauri dažādiem izaicinājumiem un šķēršļiem. Un ar savu piemēru tu parādi, ka neskatoties uz tiem, tu vari tiekties un sasniegt gan mazākus, gan lielākus sapnīšus. Varbūt tad tu vari padalīties, kas ir bijuši tie tavi šķēršļi tavā dzīvē, kā tu ar tiem tiec galā, un kas ir tie sapņi, kurus tu sasniedz neskatoties uz tiem. Man liekas, tas lielākais šķērslis bija tas, kas nāca tieši pēc tās nosacīta bērnības, jo 9 gados attapos Rīgā, neatliekamajā nodaļā, un priekšā bija 2 izvēles, principā pat ne izvēles, bet ceļi. Viens ceļš bija tāds, ka es tur palieku vēl pāris dienas bez diagnozes, un nākošais ceļš bija tas, ka mani aizved uz nodaļu, un diagnoze ir pirmā tipa diabēts, kas tajā brīdī neizteica pilnībā neko, jo es nezināju, kas tas ir un kas to nozīmē, un ko tas nozīmē. Bet tad es uzzināju, tāpēc, ka to apstiprināja, un bija bail dzīvot, bija bail no visa, biju bērns, kas baidās pat mājās no termometra, kur vēl no jebkā vairāk. Un jā, tas bija tas lielākais. Atceros to, ka arī tajā laikā paliku šausmīgi vāja, man nebija spēka nekam, izkrita mati. Jā, tas bija tāds grūtāks laiks, kur vajadzēja saņemties. Pēc tam tas diabēts arī turpināja spēlēt. Vieglāki laiki, grūtāki laiki, mācīšanās sadzīvot. Bet, jā, no vienas puses tas nomainiet uz sapņus, tāpēc, ka līdz tam laikam, bērna lielākais sapnis bija aizbraukt uz Disneylanda, kas ātri vien nomainījās, jo sāku sapņot par to, ka
kāda diena varētu būt terapija, kas to var izārstēt. Ko tu varbūt tagad pateiktu tai mazajai Ievai 9 gados, kas varbūt gulēja tajā slimnīcā un saskārās ar to lielo stresu? Kā tu viņu atbalstītu šobrīd ar tām zināšanām, kas tev ir? Tas būtu kaut kādā veidā pateikt, ka tomēr būs labi, ka būs ok, bet arī godīgi pateikt, ka es būšu pretī, tāpēc, ka tas ir viens, ko tev iemāca slimnīcā, ko pasaka, ka tu vari tomēr visu, bet tev jau nepasaka, kādas būs grūtības, kas būs tieši morāli, mentāli priekšā. Jā, pateikt godīgi to, kas būs, tā, pilnīgi, nevis tikai to, skaisto iedvesmojošo pusi, bet, jā, pateikt godīgi, kā būs, ka vienmēr kāds būs blakus un ka, visi jau varēs. Jā. Un ka tu sasniegsi daudz un skaistas sapnīšas, vai ne? Nāca sapnis par filmu, kas arī nāca pēc tāda grūtāka laika ar diabētu, kas tieši pēc tā laika pārvarēšanas bija sapnis par īsfilmu. Un pēc tam tad jau Covid laikā jau nāca sapnis par iespēju mācīties kaut kur ārzemēs. Nezināju, kur, uzzināju, ka Vācijā. Jā. Varbūt tad tu vari tā pakāpeniski arī pastāstīt par katru no tiem sapnīšiem, teiksim tā, par īsfilmu. Kas šis bija par sapnīti un kā to izdevās realizēt? Tas bija sapnis, kas kaut kādā, kad bija 13 gadi 7. klases beigās. Es biju izgājusi cauri tādam grūtākam laikam ar diabētu, tīri mentāli, psiholoģiski, jo tā pieņemšana nāca vēlāk un gana smagi. Un tad naktī guļot, tie labākie sapņi ir tie, ko neredz guļot, bet tie, ko izsapņo tā domās. Un ienāca prātā, ka vajag uzfilmēt filmu, ka vajag īsfilmu. Un tajā brīdī es labi zināju, par ko es gribu, ka tas ir diabēts, jo tas ir tas, kam esmu gājusi cauri un turpinot cauri. Un tad tas sapnis stāvēja kādu laiku līdz 9. klasē. Jā, 9. klasē ieraudzu atkal tajā pašā Facebookā tādu kā postu. Un tur bija Spartlāns izsludinājis projektu pieteikumu konkursi tieši jauniešiem. Un 2000 eiro likās gana kārdinoši un iespējams. Tāpēc pieteicos, bija spraiga balsošana, žūrijas vērtējums arī. Abos uzvarēju, ieguvu galveno balvu. Un jā, tad sākās tas filmēšanas process. Un jā, stāstīšana vairāk nekā diagnoze. Jā. Un kā tev pašai, teiksim tā, ja mēs runājam par šo te diagnozi, ir daudzi cilvēki, kuri saskaroties ar nopietnākām slimībām, tā kā savu dzīvi uzliek uz pauzes. Bet tu esi tas piemērs un tas stāsts, kurš rāda, ka jā, šī te slimība vai diagnoze, viņa prasa kaut kādu atsevišķu uzmanību, tam ir jāseko līdzi, bet tu tomēr savu dzīvi neuzliec uz pauzes un tu vari darīt un tu vari iedvesmot ar šo te stāstu, ka, hei, jā, neskatoties uz to, ka tā ir, bet es eju un daru, un es piepildu tos savus sapņus. Jā, varbūt tas ir grūtāk vai izaicinošāk kādā brīdī nekā cilvēkam, kuram nebūtu šīs te diagnozes, bet tas noteikti nav zīmogs, lai nedarītu. Jā, tieši tā. Kas man arī tas, ka pat tajā brīdī, kad tā varētu būt pauzes, vienalga kaut kā gāju uz priekšu un darīju, un tagad tas brīdis jau ir pārvarēts, un tad tieši tas ir tas, kur var rast spēku, jo tu saproti, ka jā, tu esi to izdarījis, un ja tu izdarīji to, kāpēc nevar izdarīt šito. Tas stājies pa dienu, un ja kaut kas ir grūti, tad es atceros, ka man ir 8 gadu bagāža aiz sevis, un ja es varēju izciest to, izturēt to, tad kāpēc es nevaru izdarīt šo? Jā. Vai ne? Un tad paturpinot tālāk, viens tāds foršs sapnis uzfilmēt šo te īsfilmu par diabētu, par savu stāstu, un pēc tam nākamais sapnis ir par studijām ārzemēs. Kā tev tas izdevās vēl nesasniedzot 18 gadus, jo tas arī tāds drosmīgs un patiesībā bieži vien bailīgs solis kaut kur citur studēt? Tie bija tie trakie Covid gadi. Un es biju tieši 9. klasē, kad bija jābeidz it kā pamatskola un bija jādomā par nākošo vietu, kur mācīties. Man tie Covid gadi arī bija. Un tas garais gads bija diezgan smags, jo bija atņemts viss, kas bija ārpus skolas un bija palikusi tikai skola. Es sapratu to, ka es tā nevaru dzīvot. Un tajā brīdī ļoti gribējās prom. Tā, ka es sāku meklēt vidusskolas, kas Latvijas pretējā galā, biju gatava braukt uz Liepāju Ventspili no saviem preļiem. Bet atkal Facebookā nakts vidū, kad nenāca miegs,
parasti es neju telefonā, bet tas man sāka gribēties. Šķirot, skrolējot lejā postus, ieraudzīju bildi ar izteikti smaidīgiem un laimīgiem jauniešiem. Uzspiedu, un tad bija UWC koledžas. Sāku lasīt par koledžu Velsā, man šķiet. Un, tur tās lietas bija sarakstītas tā, ka es redzētu sevi iekšā, un ka es redzu, ka es tur varētu tikt, un ka es piekrītu tai sistēmai, es piekrītu misijai. Un, tad es misija ir veidot izglītību par spēku, miera un ilgtspējīgai nākotnē. Jā, tāda bija misija. Un tad es kaut kādas pāris stundas lasīju. Un, mamma skolotāja un cēlās tajā laikā 3 naktī. Un es labi zināju, ka mamma pēc kādas stundiņas ceļās. Aizgāju pie mammas no rīta, 2 stundas nostādīju, kamēr dabūju jā. Un tad pēc vairākiem mēnešiem pieteicos atlasēm. Neteicu gandrīz nevienam, turēju to kā noslēpumu visiem arī skolā, neviens nezināja pa lielam. Tikai klases biedriem bija teicis, ka es gribētu prom jau 10. klase, un es godīgi atzinos. Izturēju kārtas vienu pēc otras, likās, ka, jo kārta, jo mazāk iespēja tikt. Manā galvā pēc fināla bija tā, ka zināju, ka vai nu tiešām tikšu vai tiešām netikšu, tieši pēc tās intervijas. Un tad nāca zvans, ka vai nu ir jā Vācijai, vai nu ir nē pavisam. Tad loģiski, ka nāca jā. Un tā es aizbraucu. 1. gadu pavadīju Vācijā, tagad būs priekšā 2. gads. Un tad jau skaistais izlaidums. Ieva, kā tas bija no praktiskā viedokļa aizbraukt nepilngadīgais Vāciju? Kur tu tur dzīvoji? Kā bija iejusties jaunā skolā un starp jauniem cilvēkiem? Tajā brīdī tas likās ļoti pašsaprotami, jo mēs jau visi bijām vienādi. Mēs, kas 100 atbraucām pirmgadnieki, palika arī tie otrgadnieki, tie jau zināja labāk, zināja, ka varēs kaut kam paprasīt. Bet tā arī aizbraucu, dzīvojam visi kojās, mājā 24, 26 cilvēki. Visi draudzīgi dalām virtuvi, lielo istabu leduskapis uz visiem ir viens, saldētavu arī. Ēdienu zogs, saldājumi ir zuduši. Istabā esam 4, dzīvoja 1. gadu kopā ar meitenēm no Vācijas, Irānas un Nigērijas. Kultūra šoks pamatīgs, cilvēki ir visdažādākie. Kopā skolēni esam aptuveni 200 no gandrīz 100 valstīm. Un, skola ēdina, baro 3 reizes dienā, bet, paši arī kaut ko taisām. Tāpēc tam ir uz veikalu jāiet, drēbes jāmazgā, viss jādara, pa pilsētu arī vieni paši. Ceļojumos arī apkārt pabraukājam vieni paši, visus saviem pleciem. Ātri pieaugam. Kas bija tas lielākais kultūras šoks, jo tu pieminēji arī, ka tu aizbrauci? Pirmkārt jau tā ir jauna valsts, otrakārt arī visi tavi gan istabas biedri, gan klases biedri, ja sauksim viņus tā. Viņi visi nāk no dažādām valstīm. Kā bija iejusties starp tik dažādām kultūrām, un tu pieminēji arī kultūras šoku. Kas bija priekš tevis šis kultūras šoks? Man liekas, visiem jānāk tur ar tādu atvērtu prātu, tā arī nācu es. Tā skatoties, viņš ir cilvēks man pretī, viņš nav nekas vairāk, un es viņu skatos kā uz baltu lapu. Un tas ir tas, kā es gāju cauri. Protams, vācieši likās tādi kaprīzāki nekā iedomājos reālajā dzīvē. Draugs puisis no Ķīnas, viņš pastāstīja visu, kā ir Ķīnā, un likās neticami, ka cilvēki var dzīvot tā. Likās arī interesanti, ka sēž vaida pusdienas blakus puisis no Indonēzijas rīsus ar rokām mērces, visu liek mutē bez karotēm dakšām. Tāda ikdienas brīži, kad redzi, kā izpaužos tā katra sava kultūra, jā. Un kā šis te laiks Vācijā, kas ir varbūt bijuši izaicinājumi, teiksim tā, aizbraucot uz citu valsti vienai, kur tev nav varbūt apkārt tava ģimene, kā tu ar to tiki galā un turpināji šīs te studijas, kas tev palīdzēja? Man bija tas, ka, es pirms tās braukšanas sevī diezgan maz ticēju, ka es to spēšu izdarīt, tā ticība nošļuka līdz zemē. Bet man bija apkārt cilvēki, kas stipri ticēja, un kas to arī teica, ka viņi tic, ka es to spēšu. Un, tad es aizbraucu, un arī tā pati vide, ka visi ir ļoti atbalstoši. Tādu skolas vidi es vēl nebiju redzējusi, ka tā var būt. Un gan tie, kas ir istabā, mājā, klasē, skolēni, skolotāji, darbinieki.
Un vienkārši tā pozitīva atmosfēra, jo, lai gan tās mācības ir grūtas, ir daudz grūtāk nekā Latvijas vidusskolā, un bonusā vēl man bija tas svars ar diabētu, bet, dēļ tās pozitīvās atmosfēras es to arī paveicu. Un arī tāpēc, ka es ticēju, tur, kur esmu nonākusi, un atcerējos vienmēr to, ka es taču tik ļoti gribēju, un ka es ticēju misijai un ticu joprojām. Un ko šī te pieredze varbūt tev iemācīja pašai priekš sevis? Varbūt tev tagad ir pašai vieglāk pieņemt gan sevi, gan citus, vai varbūt ir citas mācības iegūtas šajā ceļā? Malkas, man tā ir tā dažādības pieņemšana, jo tagad es arī ejot uz cilvēku, es vairs neskatos, tu esi tāds, tu esi šitāds. Tomēr ir kaut kāda tā izvērtēšana līdz tam posmam ir bijusi savā prātā domās, bet tagad manās acīs cilvēks ir cilvēks, un viņš nav nekas vairāk, un viņš nav arī nekas mazāk. Jā. Kas ir tas, kas tev palīdz ticēt sev, turpināt ticēt sev savā ceļā? Par to es tieši prasīju vecākiem pēdējās pāris dienās, jo te bija tādi grūti jautājumi, par ko domāt. Un tas, kam laikam es piekrītu, ka tā ir kaut kādā savā veida ziņā tā spīts, tā labā spīts, ka tu dabū to savu sapni, izdomā, iedomājies, un tad tu ej uz viņu, es eju priekšā ar savu spīti, kas, ir palīdzējusi virzīties. Jo tas, ja man kāds saka, ka es kaut ko nevaru, tad man vienmēr pretī ir tas, ka man vajag pierādīt, ka es to varēšu izdarīt. Un, lai cik tas grūti nešķistu, bet, tas virza uz priekšu. Super. Un ko tavs spīts, kur viņš tevi vēl ir aizvedis kādos piedzīvojumos? Man liekas, tas pēdējais, tas lielākais bija tas, ka savu pilngadību atzīmē ar lēcienu ar izplatni. 4 kilometrus tepat Latvijai pie Limbašiem. Skaistākās debesis dzīvē, ļoti izbaudāmi. Salīdzinoši bija lēkusi ar gumiju, kas likās tā gana traki un adrenalīna daudz. Un, tas tāds diezgan briesmīgs pasākums likās, lai gan īsāks, bet tas tā tomēr. Un tas izplatnes likās, pilnīga bauda, ka es varu redzēt debesis, ka es varu tur būt, redzēt jūru priekšā, Igauniju, Rīgu. Jā, tas likās tā. Lieliski. Un tad, Ieva, varbūt tā paturpinot šo te sarunu, ko tu gribētu teikt tiem jauniešiem, kas varbūt arī nesen, piemēram, ir sapratuši, ka varbūt viņiem ir kaut kādas veselības problēmas vai ir kaut kādi izaicinājumi dzīvē, ko tu viņiem pateiktu vai novēlētu, lai viņi nepadotos ceļā uz saviem sapņiem? Man liekas, atrast kaut ko tādu, kas ir tas valkonis, kaut kāds tas lielais sapnis, uz ko virzīties uz priekšu, jo tas ir tas, kas strādājis man, tas nestrādā katram, bet man tā bija. Un arī varbūt tās lietas, kas iepriecina, kas, ja to var izdarīt, tad uzreiz paceļās garīgais, un tad gribās kaut ko darīt, un tas tā, velk uz priekšu. Tad, Ieva, paturpinot varbūt vēl mūsu arī sarunu un to, ko tu minēji par šo te savu dzīves gājumu, man gribās nedaudz vairāk tev pajautāt varbūt tādu pat personīgāku jautājumu. Šis te cukura diabēts ir tāda diezgan nopietna diagnoze. Kā tev tas bija kā bērnam to saprast un ar to vispār iemācīties sadzīvot? Tu minēji, ka arī šī te pieņemšana nāca vēlāk. Kā tu pieņēmi sevi arī ar šo te diagnozi un kā tu tomēr spēji virzīties tālāk pa dzīvi, neskatoties uz to? Tas sākums vēl bija tie slimnīca, tā bija tā neatliekamā nodaļa, un tā bija tā pirmā cīņa, jo tā kā pēc tam nodaļā pēc pāris dienām mamma jautāja, vai es labi apzinos, ka tā bija mana pēdējā nakts, un ja tā nebūtu tā nakts, kad mēs aizbrautu, tad nebūtu nekā. Un es savos 9 gados to labi apzinājos. Un es nezinu, kā tas nāca. Tā bija tāda šausmīga ātra pieaugšana, tajās 10 dienās nodaļā. Tas bija tas, ka bija jāmācās daudz uzreiz. Un arī tā cīņa neatliekamajā nodaļā, tāpēc, ka bija tie vārdi, ka, ja nepaliek labāk, mēs ejam uz reanimāciju, un tur nav vecāku, tikai pa dienu, un tas arī lika šausmīgi saņemties. Un saprast, ka nav labi. Un, nodaļā arī tas bija smagākais laiks, tas bija grūtākās 10 dienas,
jo bija bail no visa un bija tik daudz kā jauna. Bet tālāk kā nāca, pirmie tie pāris gadi tie bija vairāk uz vecākiem, bet vienalga es mācījos pa lēnam kā rūpēties, mācījos kā skaitīt maizes vienības, kā rēķināt devas, kas bija, tā bija augstākā matemātika citā novirzienā, sajaukta kopā ar mazliet gaišredzību, tā, lai pareģotu, cik tur īsti vajag un kā tas ietekmēs. Bet tas es kaut kā centos vēl tos pēdējos gadus izbaudīt bērnības, lai gan bija jau diabēts, vecāki arī centās to labāko. Bet 7. klase tas nāca tas laiks, kad mēs paši ķērāmies ar mammu mazliet vairāk, jo bijām līdz tam laikam vienā skolā. Viņa bija skolotāja, es mācījos, aizgāju mācīties uz pilsētu. Un tad es sāku vairāk apzināties, kas tad bija noticis, kāda bija tā atklāšana. Apzinājos to, kas notika tajā reizē, kad bija smagi zemes cukurs, un cik tad bīstami tas bija, un cik reizes es biju bijusi uz strīpas, tā, lai tā būtu tā pēdējā reize. Un tas nāca tā smagi, jo tajā brīdī es sapratu, ko nozīmē dzīvība, kāda ir tā vērtība. Sāku domāt arī par to, kāds ir diabēts uz priekšu, kas ir komplikācijas, cik tad īstenībā tās ir smagas un grūtas. Un, tas bija tāds liels kalns tajā brīdī uz manis arī tas, ka bija jāsaka vairāk par sevi rūpēties. Tā pieņemšana nāca caur daudzām negulētām naktīm, caur pirmajām panikas lēkmēm, caur bailēm iet gulēt. Bet tas kaut kā lēni nāca, tad es dabūju jaunākās tehnoloģijas, tā lai mierīgāk varētu gulēt un visu darīt. Un ar to atnāca tas, ka es varu tomēr dzīvot un turpināt. Un tad, ja tā papildinot mazliet malā no diabēta, bet tie 7. klasē bija arī tas pirmais notikums, pēc kura es sapratu, ka es tomēr varu diezgan daudz un es varu to, ko es gribu. Tā kā ēnu dienā klasē audzinātāja pastāstīja, ka var ēnot visu, pat prezidentu. Un tad es vēl tajā laikā, kad es gāju cauri tām grūtībām, īsti nezināju, ko darīt, centos saprast, kas ar mani ir noticis. Tad es uzrakstīju vēstuli, un es tiku ēnot prezidentu, un tas arī bija tāds liels grūdiens uz augšu, ka es tomēr varu. Jā. Man ļoti, ļoti patīk šie tavi pieturas punkti, un man gribās varbūt viņus tā kā pat uzsvērt vēlreiz, ka tu ļoti uzskatām ar savu piemēru parādi, ka katra tā pieredze, katra tā mazā uzvara un tā virsotnīte, ko tu sasniedz, ir tāds super liels atspēriena punkts tajos brīžos, kad tu gribi vairāk un augstāk apzinoties, ja es izdarīšu šito, kā teici, vai arī ja es tiku cauri kaut kādām noteiktām grūtībām, tad es varu arī to. Un tā tu ar šo tādu patiesībā ļoti pozitīvo domāšanu palīdzi sev sasniegt aizvien vairāk virsotnes. Jā. Vai ne? Vai es pareizi saklausīju notvērt to domu? Jā, tas kaut kā gāja. Es par to nebiju domājis, bet laikam jau tā arī ir. Jā. Super. Ļoti labi. Un tas, ko vēl man gribās pajautāt, kā tas bija tev būt starp vienaudžiem ar šo savu stāstu? Vai tu jūties kaut kā citādāk? Vai tas tomēr bija tā kā šī pieņemšana atnāca un tas starp vienaudžiem vairs kaut kā neizpaudās? Laikam tas sākās uzreiz pēc tās atklāšanas. Tas bija tas, kad sāka izmainīties. Un bija kaut kāda apsmiešana skolā, protams, un tas bija, bet tam mēs kaut kā tikām pāri. Un pēc tam es sāku vairāk darīt un vairāk būt. Tad es jūtos mazliet pieaugušāka, ar mazliet lielāku bagāžu kā citi. Un tajā brīdī, ja bija kaut kādi komentāri un joki, tad es zināju, ka es zinu mazliet vairāk un ka viņi jau nav gājuši cauri tam, ka mēs esam izgājusi. Bet tālāk jau ejot uz priekšu, ģimnāzijas laikā es sāku darboties folkloras kopā un tur bija tādi vecāki jaunieši. Un tur es sāku gūt vairāk to pieredzi un spēku no viņiem un mācījos no tieši vecākiem, mazliet cilvēkiem. Un tā arī turpinot. Es tā vairāk grozies ar vecākiem jauniešiem. Draugi vienaudži, bet daudz arī ar vecākiem.
Un, Ieva, tu daudz mini, ka tev patīk arī nodarboties ar dažādiem tādiem ekstrēmākiem un tādām sporta aktivitātēm. Tu minēji, ka tu lēci ar gumiju, tu tikko izlēci ar izpletni. Un tu arī ļoti daudz eji pārgājienos, ja es saprotu. Tie pārgājieni sākās vairāk Vācijā, tāpēc, ka līdz tam laikam, cik Latvijā es nebiju daudz staigājusi, tā bija vairāk laivošana. Un sports nebija tas, ar ko es tik daudz nodarbojos, bet aizbraucot uz Vāciju, bija kalni visapkārt un gribēju sākt kāpt. Pirmo reizi kāpjot kalnā, kāpu ar vācieti un šveicieti, abi tādi puiši ar milzīgu pieredzi, un viņi lidoja tajā kalnā augšā. Es pie puses apstājos, es tālāk augšā netiku, kāpām lejām, bet pēc tam nākošajā reizē tajā pašā kalnā es uzkāpu augšā mierīgi, un tad, turpināju kāpt kalnos, kas ir apkārt, ap skolu, ap pilsētu. Aizbraucu uz Šveici, uz Alpiem nedēļu, tur arī kāpu, un tas viss sākās Vācijā. Varbūt tev kaut kā dzīvē arī sasaucas šis te nepadošanās kāpjot kalnā ar to, kā tu dzīvo arī savu dzīvi un sasniedz savas dzīves virsotnes? Cik daudz ar kalnu? Kaut kādā ziņā jau bet es to neredzu kā vienu virsotni, kurā kāpt, drīzāk kā kaut kādu ceļu, kas mūžīgi turpinās. Jo tas arī tas pats diabēts ir iemācījis, ka tā nav virsotne, tas ir ceļš, kas iet uz priekšu. Un, kaut kādā veidā tā taka, kas iet augšā, lejā. Un, tas vairāk tādā veidā to var vizualizēt. Un kas tev ir tavā ceļā bijis tavs lielākais atbalsts? Kas tev ir palīdzējis tajos grūtajos brīžos? Man liekas, tie grūtākie brīži, tie ir bijuši tādā veidā ar to savu spēku, tāpēc, ka tajā brīdī jau negribēju nevienam īsti neko prasīt. Es biju tāds cilvēks, kas gribēja to visu izdarīt pati, viena, bez neviena cita pierādīt. Bet citos brīžos tie ir bijuši vecāki, kas vienmēr ir teikuši, gandrīz vienmēr jo, tas, kā viņi paši ir auguši un paši ir bijuši cauri tādai diezgan lielai brīvībai, un tas ir tas, ko viņi izvēlējās dot man. Jo es salīdzinoši es redzēju, ka draugiem bieži teica nē un to nevar, tad man vienmēr teica jā. Lai arī kā tas neskanētu, bet tomēr tā ir tā milzīgā brīvība, ko viņi spēja dot un uzticēties. Ģitāru iemācījies spēlēt pati, vai tu gāji mūzikas skolā, vai kāds bija tas tavs ceļš ar ģitāru? Es mūzikas skolā mācījos violu un pēc tam klavierus, bet ģitāru es sāku mācīties mūzikas skolas laikā, bet bija tādas nodarbības jauniešu centrā par tādu ļoti simbolisku summu. Viņa pats jauns puisis, kas nāca tikai mācīšanas pēc, viņam patika mācīt, un viņš tad mācīja visiem, Tad bija tā, ka reizi nedēļā 2 stundas sanāca kopā un spēlēja. Ieva, ko priekš tevis nozīmē mūzika? Man liekas, es esmu mācījusies mūzikas skolā, un ja tas kaut kādā veidā bija tas akadēmiskais ceļš, tad cauri to mūzikas skolu esmu sapratusi, ka klasiskā mūzika nevilina, un tas ir vairāk tas veids, kā sakārtot sevi līdzsvarā un saprast, kas es esmu, nomierināties, savest sevi kārtībā, tā ir mūzika.